Vitālijs Gubārevs, Greizo spoguļu karaļvalsts, 13. nodaļa. Tas bija noticis, pirms Zgrevs nokļuva pie Sipurka pils. Augstu virs galvas turēdams lāpu, Zgrevs veda Aļo pazemē. Vai tad tu, kā stāst, esot spoguļmeistars un nevis pašs? Vai tas taisnība? Viņš jautāja, apskatīdams Aļo no galvas līdz kājām. Kā tev gadījās iekrist silkvarka nagos? Ak, krustāvs Grēv, es nemaz neesmu vainīgs. Ticu, taču mūsu kungiem tas ir vienalga, vai vainīgs vai nevainīgs. Bet ko viņi ar mani izdarīs, krustāvs Grēv? Domāju, ka tev labi neklāsies, zēna, bet kā tu zini manu vārdu? Es redzēju, ka silkvārka meita jums iesita ar jājamo pātagu pa seju un nosauca pa Zgrevu. Jā, suņa dzīve, norūca Zgrevs un samulsis apstājās. Mūra sienā bija redzamas vairākas durvis. Kur man tevi ietupināt, zēn? Domīgi viņš jautāja pats sev. Es gan labprāt tevi atlaistu brīvībā, bet tad man jāatvadās no dzīves. Aļo ātri atbildēja. Jūs, krustētiņas Grevu, mani neatlaidiet, bet ietupiniet vīna pagrabā. Vīna pagrabā? Pavīpsnājas Grevs. Tu laikam gribi nogaršot veco Amontiljādo, ko labprāt mīl dzert mūsu kungi. Starp citu, vīna pagrabā tu varēsi pasēdēt vismaz uz mučalēm. Nu ko, ejam. Zgrevs piegāja pie vienām durvīm un noņēma no tām milzīgu slēdzeni. Sarūsējušās viras spalgi iečīkstējās. Zgrevs ielaida Aļo pagrabā. Tā bija zema telpa ar spraišļotiem griestiem. Pa labi un pa kreisi zvilnēja laika gaitā nomelnējušās mucas. Eja starp tām nozuda tumsā. Oda pēc mitruma un pelējuma. Cik baisi šeit palikt vienam, nočukstēja Aļo. Es tev, zēn, labāk atstāšu lāpu. Paldies, krustētiņas Grev. Ja gribi gulēt, pasnaud uz mucām, tikai neguli uz grīdas. No akmeņiem piesūksies ar tādu drēgnumu, ka kauli tev visu mūžu smelks. Atpūsties Aļo pat nedomāja. Tikko aiz durvīm noklakstēja sarūsējusī slēdzene, viņa sāka iet pa eju starp mucām uz priekšu, ar lāpu apgaismodama ceļu. Eja izbeidzās pie mūra sienas. Aļo vīlusies apstājās un pat pataustīja sienu. Mūris bija augsts un glums. Meitene devās pa eju atpakaļ visu uzmanīgi apskatīdama, bet nekā cita neredzēja, kā tikai mucas un noglumējušas mūrus, ko apgaismoja trīcošā lāpas gaisma. Aļo sāka sajust pazemes drēgnumu un, lai sasiltu, viņa sāka lēkāt. Tad skrēja atkal pa eju un apstājusies pie sienas, padauzīja to ar dūri. Kur gan varētu sākties apakšzemes eja? Zaudēdama pacietību viņa domāja. Silkvārks taču teica, ka tā sākoties vīna pagrabā. Aļo pacēla lāpu augstāk, lai apgaismotu kaktus un atkāpās. Kas tur? Viņa izbijusies jautāja. Pašā kaktā aizslēpies aiz mucas stāvēja kāds vīrs. Galvā tam bija bruņu cepure un mugurā bruņas, bet seja aizsegta. Vienā rokā vīrs turēja vairogu, uz kura Aļo saskatīja ģerboni ar kraukli, bet otrā šķēpu. Kāpēc jūs klusējat? Klusu jautāja Aļo, atvilkdama elpu. Vīrs klusēja. Meitene pacēla lāpu vēl augstāk, gribēdama pa šauro sejsaga spraugu saskatīt viņa acis. Jūs laikam sargājat šīs mucas ar vīnu? Brīdi klusējusi atsāka Aļo. Bruņinieks stūrgalvīgi klusēja. Nedomājiet tikai lūdzu, ka es gribu nogaršot kādu jūsu Amontiljādo, nopurpināja Aļo. Man nekādi vīni negaršo. Vīrs klusēja un Aļo izmisumā ierunājās. Sakiet lūdzu kaut vienu vārdu, jo citādi man kļūst ļoti bail. Bruņinieks pret viņu acīm redzot bija pilnīgi vienaldzīgs. Beidzot Aļo kļuva drošāka un paaugstināja balsi. Nu klusējiet arī, cik jums patīk, tikai nedomājiet, ka man no jums patiešām bail. Viņa izspraucās starp sienu un mucu un nostājās bruņiniekam priekšā. Ej jūs, viņa izaicinoši iesaucās, ja jūs esat aizmirsis runāt, tad vismaz nestāviet kā koka dievs un nebiedējiet meitenes, tas ir, es gribēju teikt, zēnus. Atguvusi drosmi, Aļo pieklāvēja ar roku bruņiniekam pie metāla krūts.
Bruņas dobju noskanēja un meitene iesmējās. Zem bruņām neviena nebija. Metāla vīrs bija tukšs kā izdzerta muca. Pasmaidījusi Aļo vēlreiz pieklaudzināja pa bruņām. Paraustīja sejsegu, pieskārās šķēpam un beidzot nopūzdamās atspiedās pret vairogu. Negaidot, vairogs atvirzījās sāņus, bruņiniekā kaut kas nošķindēja un kaut kas aiz Aļo muguras nošņirkstēja. Meitene atskatījās un izbrīnā ieplēta muti, daļa sienas bija iegrimusi zemē. Lāpa apgaismoja šaurus pakāpienus, kas strauji nolaidās lejup. Tā bija apakšzemes eja. Aļo nokāpa pa slidenajiem akmens pakāpieniem un steidzīgi soļoja pa šauro akmens eju uz priekšu. Drīz viņu piemeklēja nelaime, lāpa bija izdegusi un nodzisa. Aizmetusi lāpu, Aļo turpināja iet, taustīdamās, izstiepusi uz priekšu rokas. No mitrajiem griestiem viņai virsū pilēja augstas lāses. Nevienu reizi vien Aļo juta, ka pāri viņas kājām pārskrēja žurkas. Nabaga Aļo, cik satraukti daudzījās viņas sirsniņa. Taču viņa stūrgalvīgi turpināja ceļu un čukstēja Oļas dziedātās dziesmīs vārdus. Krūts brīdis tuvoties, ja draud, draugs nenoskumsti daudz, caur nakti tumsu mērķi jaud un ej, kurp karoks sauc. Beidzot priekšā bija manāma vāja gaisma. Tā tikko spraucās caur mūra spraugām. Te arī pēkšņi izbeidzās apakšzemes eja. Šī neskaidrā blāvā gaisma, kā saule, iepriecināja Aļo. Blakus sev meitene ieraudzīja sviru un saprata, ka tā ir jānospiež, lai atvērtos izeja. Aļo jau bija pacēlusi roku pie sviras, kad pēkšņi izdzirdēja balsi. Piespiedusi aci pie kādas spraugas, meitene ieraudzīja pusapaļas baltas margas, kam pāri slīga vijīgi zaļumi. Tā acīm redzot bija lapene. Aiz lapenes tālāk bija saskatāmas koku galotnes. Smaili stikla tornīši un milzīgas ēkas jumts. Šī lapene pēc visa spriežot bija celta ļoti augstā vietā. Aļo paskatījās pa otru spraugu un ieraudzīja silku arku un sipurku, kuri sēdēja pie galdiņa lielos greznos krēslos. 14. nodaļa. Aļo skatījās uz cilvēku, veidot no 2 bumbām, kodīja lūpas un kratījās aizturētos smieklos. Acis, kas bija virsējā bumbā, pārsedza krunkaini plaksti. Sipurks par kaut ko domāja. Silkoarks un Etēlene nogaidoši klusēja. Te Sipurka plaksti sakustējās un atsedza acis. Es jums piekrītu, Silkoark, beidzot ierunājās Sipurks. Mums vajadzīgs jauns karalis. Jā, jauns karalis. Es nešaubījos, Sipurk, ka jūs būsiet mans domu biedrs, atbildēja Silkoarks. Es tikai nožēloju, ka jūs nebijāt pilsētā un es nevarēju ar jums apspriesties. Bet visās lietās es jums nepiekrītu, Silkoark, sāka mirkšķināt plakstus Sipurks. Tronī jābūt vīrietim. Silkoarka melnās plēsonīgās acis raudzījās nikni un jautājoši. Sipurks nokvakstējās un turpināja. Jūs laikam iedomājieties, ka mēs daudz ko būsim sasnieguši, ja noņemsim kroni kroplim, bet uzliksim skaistai lellei. Etēlenes seja iekvēlojās naidā. Jūs esat nepārspējami laipns, Sipurk. Ministrs Sipurk, ieķērcās Silkoarks, man liekas, ka jūs varētu būt izvēlīgāks ar vārdiem, runājot par manu meitu. Sipurks pievērsa savas viltīgās zaļās acis Etēlenei. Es izlūdzos jūsu daļai meitai piedošanu. Ja mani atklātie vārdi bija nevisai glaimojoši, bet jūs, Silkoark, uzklausiet mani mierīgi. Saprotiet, tronī jābūt uzņēmīgam un vīrišķīgam valdniekam. Jā, tronī jābūt vīrietim. Tad spoguļmeistari nevarēs iesūtīt izlūkus mūsu pilī. Bet pašus nemierīgākos iekalsim važās, un tās aizslēgsim ar šo atslēgu. Sipurks izņēma no kabatas atslēgu un to pavicināja. Aļo sāka daudzīties sirds, acu nenovērzdama viņa lūkojās uz atslēgu.
Un kurš pēc jūsu domām tad lai būtu karalis? Jautāja Silkvārgs dobjā pārvērstā balsī. Mans dēls, kurš, ja jūs tā gribētu, precētu jūsu meitu, atbildēja Sipurgs. Tad mēs kopīgi pārvaldītu karaļvalsti. Jūs gribat labāk iekārtoties, Sipurg? Tāpat kā jūs, Silkvārg. Man, piemēram, ir zināms, ka greizo spoguļu vietā jūs gribot kaldināt ieročus. Tss, klusējiet! Kas jums to teica? Esiet mierīgs, Silkvārg, par to neviens nekā neuzzinās. Visi apklusa. Labi, Sipurg, esmu ar mieru. Saprecināsim mūsu bērnus, piekrita Silkvārgs. Bet tagad dodiet man savu atslēgu. Kāpēc jums vajadzīga mana atslēga, Silkvārg? Karaļa atslēga ir pazudusi. Sipurga zaļās acis ieplatās. Pazudusi? Tātad es esmu vienīgais tā dārguma īpašnieks, kas tur bailēs visu karaļvalsti? Dodiet man savu atslēgu, Sipurg, paaugstināja balsi Silkvārgs. Tā tik vēl trūka. To es tik vienkārši viss neatdošu. Sipurgs piecēlās, un viņa vēders sašūpojās virs galdiņa. O, neskatieties uz mani, Silkvārg! Es zinu, Sipurg, kāpēc jūs negribat atdot man savu atslēgu? Klusā aiz niknuma drabošā balsī ieķērkstējās galvenais ministrs. Kāpēc? Silkvārgs izslējās visā augumā. Tāpēc, ka šī atslēga derīga noliktavām, kur glabājas valsts kase. Viņš pēkšņi sagrāba Sipurgu aiz pleciem. Atdodiet atslēgu! Nedošu! Nepiekāpās Sipurgs, censdamies nokartīt no pleciem Silkvārga rokas. Tomēr būs jādod, rasnu krupi! Šņāgdami un smagi elzdami viņi saķērās un pēkšņi nogāzās uz grīdas. Atslēgas šķindēdama aizlidoja sānis, Aļo dzirdēja, kā iespiedzās Etēlena, gribēdama sagrābt Sipurgu aiz matiem. Aļo uzspieda uz roktura, norūsējušās atsperes iečīkstējās, un siena atvirzījās sāņus sev līdzi aizraudama zaļās vijīgās vītnes. Meitene ielēca lapenē un paķēra uz grīdas guļošo atslēgu. Atslēga! Iebrēcās Etēlena. Atslēga! Taču cīņas karstumā Silkvārgs un Sipurgs viņu nedzirdēja. Aļo meklēja ar acīm, kur skriet, un sajuta, ka kāds viņu sagrābja aiz jakas. Laidiet! Rāvās Aļo, bet Etēlenes pirksti jau žņaudza plecus. Nelaidīšu, no manis tu neizmuksi, nošņācās Etēlene. Aļo paskatījās tās lielajās melnajās acīs un novērsās. Cik viņa līdzīga Silkvārgam, kad ir nikna. Etēlenes acis pieplūda ar asinīm, bet sejā parādījās plankumi, un tās smailais deguns šķiet bija gatavs ieknāpt. Nolādētie kraukļi, atgaiņājās Aļo. Jūs mani nenobaidīsiet, laidiet, es no jums nemaz nebīstos. Meitene pēkšņi rāvās sāņus, paža tērps plīsa, un Etēlenes rokās palika tikai gabals no piedurknes. Aļo lēca pāri lapenes margām un iekrita puķu dobē. Turiet viņu, turiet! Aiz viņas spiedza Etēlene. Aļo metās skriet apkārt srūkalkai, klupa un visā garumā izstiepās uz celiņa. Atkal pieliec kājās un skriedama krūmos atdūrās pret mūri. Viņa dzirdēja, kā pīdamās garā kleitā pakaļ dzenas Silkvārga meita. Aļo atskatījās. Plīvojošā apmetnī pa lapenes pakāpieniem lidoja lejā Silkvārgs. Tūlīt aiz viņa vēlās Sipurgs. Aļo daudz nedomādam uzrāpās uz mūra, lēca atkal lejā un aci pret aci sastapās ar Oļu. Aļo, mīļā! Oļa, man ir atslēga! Aizelsusies gavilēja Aļo. Ne vārda nebildusi Oļa viņu saķēra aiz rokas, un abas skrēja uz karieti, kur uz bukas snaudas grevs. Dārgo krustētiņas grev, aizvediet mūs uz pilsētu, rīt ar nāvi sodīšot mazo spoguļu meistaru uz godu, ātri bēra vārdu Oļa. Mēs varam viņu izglābt. Es jūs ļoti lūdzu, krustētiņas grev.
Turiet viņu, turiet! No dārza atskanēja Etēlenes spiedzīgā balss. Zgoards? Jautāja Zgrevs. Esmu par viņu dzirdējis. Tas ir drosmīgs zēns. Ek, lai notiek, kas notikdams. Sēdieties, draugi. Meitenes ielēca karietē, Zgrevs savicināja pātagu. Labi koptie zirgi, kā viesulis drāzās uz priekšu. Kā tad jūs atkal sagadījāties kopā, pie meitenēm griezās Zgrevs? Brīnums! Mēs jums vēlāk visu izstāstīsim, bet tagad tikai ātrāk uz pilsētu. Lūdzu, krustētiņ Zgrev, ātrāk! 15. nodaļa. Zirgi traucās tik ātri, ka meitenēm brīžiem likās, karieta nevis ripo, bet lido pa gaisu. Ceļš, kas aizvijās kalnos, cēlās it kā pa spirali aizvien augstāk un robežojās ar drausmīgiem bezdibeņiem un drūmām aizām. Skaudrs vējš sitās meitenēm sejā. Kaut tik paspētu, Oļo! Jā, kaut tik paspētu, Oļa! Ātrāk, ātrāk, krustētiņ Zgrev! Oļa atskatījās un tālu lejā uz ceļa ieraudzīja mazu jātnieciņu. Jātnieka apmetnis kā melns laupītāju karogs plīvoja vējā, tam aiz muguras. Krustētiņ Zgrev! Iekliedzās Oļa. Silkoraks dzenas mums pakaļ! Zgrevs apturēja zirgus un nolēca uz ceļa. Meitenes izbrīnā uz viņu paskatījās. Uz zaļas nogāzes ganījās aitas. Vecs gans, ģērbies baltās drēbēs un atspiedies uz nūjas, stāvēja uz kraujas kā akmenī iecirsts tēls. Tā garos sirmos matus plivināja vējš. Zgrevs pieskrēja pie gana un tam kaut ko steigā pateica, rādīdams tālu lejā uz melno jātnieku. Vecis saprotoši pamāja ar galvu. Oļa redzēja, ka Zgrevs kopā ar veco ganu ātri sāka grūst no kalna lejā akmeņus. Sākumā lēni, bet tad aizvien ātrāk un ātrāk tie vēlās lejup, raudami un veldami sev līdzi citus. Pēkšņi meitenes pārsteidza nobrukuma dārde, un ceļš, kas bija redzams tālu lejā, tinās jau putekļu mākonī. Zgrevs piegāja pie meitenēm un pamirkšķināja ar aci. Ja šie akmentiņi silkorku neapbērs, tad vismaz uz laiku aizkavēs. Spogulim līdzīgie rīsa lauki, kalni ar kraujām un klintīm un zaļie karaļa vīna dārzi beidzot palika aizmugurē. Pilsēta ar mirdzošajiem torņiem un smailēm tuvojās ar katru mirkli. Jau no tālienes meitenes ieraudzīja nāves torņa tumšo siluetu, kas slējās līdz pašiem mākoņiem. Un Oļai pēkšņi likās, ka šā torņa baismīgā ēna nolaidusies pār visu zemi. Ātrāk, ātrāk, krustētiņ Zgrev! Mēs jau braucam pa pilsētu, draugi! Beidzot klāt arī nāves tornis. Zgrevs pievilka grožus, zirgi apstājās, tie bija saskrieti putās un no piepūles krāca. Oļa un Aļo aši izlēca no karietes. Meitenēm ceļu aizšķērsoja sarks. Piedodiet augstības, ministrs Silkorka kungs man aizliedza ielaist pažus nāves tornī. Ko tu, draugs? Uzsita viņam uz pleca Zgrevs. Vai tad tu neredzi, ka viņu gaišības atbraukušas izpildīt spoguļmeistaram nāves sodu? Lūk, paskaties, viņiem ir arī važu atslēga. Sarks paraustīja plecus un teica, nu ko ta, jau tā ejiet. Meitenes aizelzdamās devās pa kāpnēm uz augšu. Kaut tikai paspētu, Aļo! Jā, kaut tikai paspētu, Oļa! Atkal tumsā sāk šaudīties sikspārņi, atkal ievaidējās pūce, vai kādreiz šie neskaitāmie pakāpieni arī beigsies? Bālas aizelsušās ar stipri pukstošām sirdīm meitenes beidzot sasniedza jumta laukumiņu. Mēs atkal esam te, Zgoard! Sveicināts, Zgoard! Sveicināti! Priecīgi atbildēja puisēns. Es jūs ļoti gaidīju. Es ticēju, ka jūs atnāksiet. Šodien Zgoards izskatījās daudz labāk. Viņa acīs bija samanāms prieks. Oļa noliecās pār puisēnu. Slēdzene noknakšķēja un šķindēdamas nokrita važas. Tu esi brīvs, Zgoard, celies! Meitenes palīdzēja Zgoardam piecelties. Cik viņš tomēr vājš. Oļa steigā novilka savu pažu tērpu un palika skolnieces kleitiņā ar sarkanu kaklautu. Ātrāk uzvelc šo tērpu, Zgoard! Aļo izbijusies paskatījās uz draudzeni. Bet kā tad tu, Oļa?
Esmu par visu padomājusi, Aļo. Tā vajag. Sargs taču domās, ka tas esmu es, nevis Guards. Bet kā tu pati? Gan es no šejienes kaut kā izkļūšu, Aļo. Esmu vesela un spēcīga. Pie tam es ļoti ātri skrienu. Par mani nebēdā. Bet, Oļa, ātrāk, Aļo, mēs nedrīkstam zaudēt ne mirkli. Aļo un Guards metās prom. Oļa dzirdēja, kā aizvien vairāk attālinās aizejošos soļu troksnis. Viņa nosēdās un ieslīga pārdomās. Ko lai viņa tagad dara? Būtu jāatgriežas mājās, vēl šodien pat, kaut tikai izkļūt no šā drausmīgā torņa. Oļa nogulās uz vēdera un pierāpās pie pašas torņa malas. Tālu, tālu lejā bija redzama kariete, kas izskatījās ne lielāka par adatiņu, ar tikpat maziem zirdziņiem. Tātad Aļo un Guards vēl nav iznākuši no torņa. Cik viņi tomēr ilgi kāpi lejā. Ak, beidzot tomēr parādījās. Lūk, pieiet pie karietes. Pats sargs viņiem palīdz iekāpt karietē. Beidzot zirgi sāk kustēties un kariete aizbrauc pilsētas virzienā. Oļa atvieglot nopūtās. Tagad arī viņa varēja nokāpt no torņa. Viņa skrēja lejā lēkdama nevis vienu, bet 2 pakāpienus reizē. Vēlāk, kad nozuda caur jumta lūku ieplūstošā gaisma un kļuva tumšs, meitene gāja lēnāk. Vairāki sikspārņi aizķēra viņu ar saviem spārniem, taču viņa tos nemanīja. Pakāpieni, pakāpieni, pakāpieni. Te pēkšņi meitene apstājās, kāds kāpa viņai pretī. Kas šeit nāk, viņai iesaucās? Nācējs neatbildēja, meitene tikai dzirdēja tā nevienādo elpošanu. Bailēs no pretī nākošā cilvēka, Oļa kāpās atpakaļ un, mainījusi virzienu, sāka atkal kāpt uz augšu. Kad no jumta lūkas paspīdēja gaisma, viņa saskatīja melno apmetni un izmisumā aizsedza ar roku acis. Pret šo pretīgo radījumu reizē ar izmisumu meitenē aug arī naids. Taču nē, zobus sakodusi apņēmās Oļa, es no viņa nebaidos. Tūlīt pēc Oļas iznāca uz jumta Silkvarks un, ieraudzījis važas, kas kā beigtas čūskas zvilnēja uz akmens klona, apstājās. Meiten, tikko dzirdami iekrakstējās Silkvarks, tad tu esi tā, kas atbrīvoja spoguļu meistaru. Oļa neatbildēja. Viņš paspēra soli tuvāk Oļai un turpināja tāpat klusi niknumā drebēdams runāt. Meiten, tūlīt tu lidosi lejā no torņa. No manu acu skatiena tu pati metīsies lejā, nu? Ko tad tu nenolaidi acu, meiten? Oļa sarāvās, tomēr skaidrās zilās acis Silkvarka priekšā nenolaida. Tieši otrādi. Viņa tās plaši atplēta un nemirkšķinādama skatījās krauklim līdzīgās plēsoņa acīs. Nē, tavā priekšā es nenolaidīšu acis. Nolādētais kraukli, viņa pēkšņi iesaucās. Es no tevis nebaidos, nicinu tevi, zinu, ka meli nekad neuzvarēs taisnību, bet taisnība ir manā pusē. Meitene un krauklim līdzīgais vīrs saspringa izšķirošā divcīņā. Te Silkvarka melnajās acīs pazibēja šausmas un seja krampjaini noraustījās. Ierāvis galvu plecos, tas sāka atkāpties. Jo vairāk Silkvarks sarāvās, jo Oļa izslējās, justdama, ka viņu pārņem gaviles. Oļai likās, ka no acīm tai izšaujas zibeņi un skats šausta pretinieku. Silkvarkas seju sašķobīja grimase, atkāpies līdz pat torņa malai un neizturējis, viņš beidzot nolaida acis un aizklāja tās ar plaukstu. Ahā, tu nolaidi acis, triumfējoši iekliedzās Oļa. Tev bail taisnības nolādēto kraukli. Kas tu tāda esi? Smagi elzdams jautāja Silkvarks. Es nekad neesmu redzējis tādas acis. Kāpēc mani biedē šis sarkanais kaklauts? No kurienes tu esi atnākusi, meiten? O, kādas gaišas acis, tik drausmīgas. Neskaties uz mani. Es slāpstu, man trūkst elpas. Neskaties. Silkvarks spēra vēl soli atpakaļ, un tas bija viņa pēdējais solis. Nogāzies no nāves torņa zemē,
Viņš sašķīda 1000 neskaitāmās stikla šķembās. 16. un pēdējā nodaļa. Žēl, ka jūs neredzējāt, kas notika lejā, Oļai nokāpjot no torņa. Silkvārgs beigts! Silkvārgs beigts! Pilnā kaklā gavilēja sargs, sviesdams gaisā āvu. Cik gadu esmu gaidījis šo brīdi! No visām pilsētas malām uz torni steidzās ļaudis. To vidū bija daudz meiteņu un zēnu. Pūlī Oļa ieraudzīja Ļo, Zgoardu un Zgrevu. Kā viesulis viņš brāzās pie Oļas un savos apkampienos to gandrīz vai nospieda. Pēc tam visus atstumdama sāņus pie Oļas spraucās sieviete ar baltu micīti galvā. Krustmāmiņa Ābau! Fazānēni, manas labās meitenītes! Ļoti laimīga Oļu un Aļo apkampa krustmāmiņa Ābau. Viņai trīcēja rokas un šņukstēdama tā bez mitas atkārtoja. Fazānēni, mani jaukie fazānēni! Kāds pūlī iesaucās. Zgord, tu vēl dzīvs, puisēn! Draugi, atbildēja Zgords, šī meitene man izglāba dzīvību. Kāda apsveikuma vētra nošauca visapkārt, bet Oļa stāvēja nosarkusi, neveikli nolaidusi rokas, nezinādam, kur no samulsuma dēties. Šī meitene, iesaucās krustmāmiņa Ābala, ir atnākusi no brīnišķīgas zemes, kur visi cilvēki ir cēli un bezbailīgi. Oļa, sauca bērni, paliec vienmēr pie mums! Paliec pie mums! Atskanēja no visām pusēm. Zgords paskatījās Oļai acīs un teica, vai tu dzirdēji, Oļa? Pati sevi pārsteigdama Oļa atmeta biželes un ierunājās. Viņas vājā balstiņa bija kļuvusi pēkšņi tik skaļa, ka to varēja sadzirdēt pat visattālākajās pilsētas ielās. Es nevaru palikt kopā ar jums, dārgie draugi, jo nekur pasaulē nav skaistāk un labāk kā manā dzimtajā zemē. Arī jūs droši vien kādreiz dzīvosiet tādu pašu gaišu dzīvi, kā es savā dzimtenē, es tam ticu, dārgie draugi. Pēc tam Oļa un Aļo gāja pa pilsētas ielām, un visi viņas sagaidīja un pavadīja ar smaidiem un apsveikumu saucieniem. Visur bija dzirdama stikla šķindoņa, tur pilsētas ielās un laukumos iedzīvotāji daudzīja greizos spoguļus. Šīs šķindoņa skanēja kā muzika. Oļa, uzdziedāsim mūsu dziesmiņu, ieteicās Aļo. Oļa pamāja ar galvu un meitenes priecīgi iesāka. Ir visi šķēršļi jāuzveic, ja mērķis zināms drošs, un mīļā dzimtene mums teica uz priekšu, esi mošs. Pāri pilsētai spoži mirdzēja saule un apkārt viss dzirkstīja. Dziesmai pievienojās Zgords, pēc tam visi zēni un meitenes. Tā dziedādami visi iznāca uz laukuma, kur šļāca strūklakas, bija arī stikla kāpnes, kas veda uz augšu. Oļa mīļi atvadījās no krustmāmiņas Ābala, Zgorda un Zgreva, simtiem zēnu un meiteņu māja viņai ar rokām, atvadu sveicienus. Oļa un Aļo kāpa lēnām pa kāpnēm uz augšu. Zem meiteņu kājām kā stīgas skanēja pakāpieni. Pēkšņi viņas izdzirdēja tālu dārdoņu un atskatījās. Tālumājas pilsētas gruma nāves tornis, bet tur, kur tas bija stāvējis, plazdamies plašumā gaisā pacēlās melnu putekļu mākonis. Visā pilsētā skanēja nepārtraukti prieka saucieni. Meitenes vēlreiz pacēla rokas, atvadīdamās no zemes, kuras iedzīvotāji bija beiguši ticēt greizajiem spoguļiem. Pašā paugura virsotnē viņas pašķīra krūmus un izlēca no grāmatas priekšnamā. Šajā pašā mirklī Oļa pie savām kājām ieraudzīja grāmatu, kurai uz vāka bija uzrakstīts sakasap. Te pa spodro un gludo spoguļa virsmu sāka virmot zili viļņi. Meitene dzirdēja skaistu, skanīgu balsi, it kā cits pret citu būtu atsitušies kristala vizuļi. Vai tu gribi atgriezties mājās, Oļa? Ļoti. Vai tu nožēlo, ka biji greiso spoguļu karaļvalstī? O, nē, esmu tev ļoti pateicīga, brīnumspoguli. Es taču ļoti daudz redzēju un ļoti daudz sapratu. Agrāk nevarēju pat iedomāties, ka niecīgi rakstura trūkumi grūtā brīdī var tik daudz nozīmēt. Virmošana uz spoguļu stikla norima, un zilganā migla izklīda. Līdz ar to nozuda arī stikls, palika tikai spoguļa rāmis. Paliec sveika, dārgā Aļo! Paliec sveika, Oļa! Esmu tev pateicīga, ka mani iemācīja būt drošai un labai. Draudzenes apkāmpās un saskūpstījās.
Tad Oļa ātri pārkāpa pār rāmi un atskatījās. Pa spoguli atkal virmoja zilie viļņi. Kad tie izklīda, Oļa ieraudzīja Aļo. Uzsmaidīja viņai un pamāja ar labo roku. Oļa atbildēja viņai smaidot un pamājot ar kreiso roku. Iečīkstējās durvis. Atkal tu grozies spoguļa priekšā, ienākdama priekšnamā bārās vecmāmiņa. Laikam neesi no tā pat atgājusi, kamēr es staigāju pie atslēdznieka. Skaties, dabūju jaunu atslēgu. Pielūko uz priekšu, to nepazaudē Oļa. Oļa apķērās vecmāmiņai ap kaklu. Vecmāmulīt mīļā, sveika! Es esmu ļoti priecīga! Ak tu tētīt! Aizkustināta un mazliet samulsusi teica vecīte. Kas ar tevi noticis? It kā gadu nebūtu redzējušās, bet šķīrāmies taču tikai pirms 10 minūtēm. Kā tu esi aizāsusies, vecmāmiņ? Kāpēc gan es pati nenogāju pēc atslēgas? Tu taču baidījies no tumsas. Oļa vecmāmiņu sirsnīgi noskūpstīja. Kas tev noticis, meitiņ? Kāpēc tu esi tāda satraukta? Es tev visu izstāstīšu. Bet kas tad ir noticis? Es tikai, vecmāmiņ, kas ir? Kas? Es tikai paskatījos uz sevi no malas. Apkampusi aizkustināto un labsirdīgo vecmāmiņu, Oļa slepus ieskatījās spogulī un atkal pamāja ar roku Aļo. Savādi. Viņai likās, kā Aļo nokavēja viņai atbildēt ar līdzīgu kustību un apjukusi noraus no vaiga asaru. Tas, starp citu, Oļai, protams, tikai tā likās.